Dīta un Linda jau apstiprināja, ka tā ir tāda diezgan arī populāra lieta, populārs temats, ar ko cilvēki sastopas savā iekšējā pasaulē. Tā kā tas pirmkārt. 1 no 3 cilvēkiem. Tas ir normāli, 2 no 3 cilvēkiem statistiski tā ir. Nē, bet tas ir mums. Es neteiktu, ka tu esi normāli, bet mums arī tā ir. Jā, Adora, pārtrauc Alisu. Bet visas tādas negatīvās, raizīgās domas par to, vai es esmu gana forša, gana laba, vai es patīku cilvēkiem, kurš to dara? Kurš domā tās domas? Kurš tev liek to visu domāt? Skaidrs, ka tikai tu pati. Un ja tu pati to visu domā, tu pati to drīkst arī nedomāt un atrast kaut kādu veidu, kā atļaut sev to nedarīt. Ja kaut kādā brīdī, tu, piemēram, saproti, ka tev tas nestrādā, un tu esi nogurusi no tā, ka tu nepārtraukti analizē, vai tu esi gana laba, un tu nekad neesi gana laba, lai vai ko tu izdarītu, un tu turpini satraukties, un Es domāju visdrīzāk, ka tu kā bēbītis nepiedzimi ar šādu domu modeli savā prātā. Tikko no mammas. Es viņai patīku, es ceru, ka viņai ļoti nesāpēja, kā es iznācu. Tas tik stulbi braudu, kaut kā man tā balss tāda.